Let's go! Drīkst sākt filmēt? Jā, pasakīt, ko Jūs sagriezīsiet to video pēc tam. Jā. Šis esot viskaistākais Siguldas skats, tā saka Palo. Es par krāsām tieši tev tādu. Labdien! Mēs esam atnākuši uz Gūtmaņalu. Es ēdu sieriņu. Baigi lielā ala vispār. Tātad mēs esam nogājuši cik? 20 kilometrus. Uzkāpuši pa kārtējām kāpnītēm, bet laikam diezgan dzīvi. Tā vismaz izskatās. Cauri džungļiem. Ejamies vēlāk. Kas šapala? Ja lietus lītu, mēs negribētu iet tādā, vai ne? Paliktu šeit. Šeit būs nometņu vieta. Ir mašīna, kurā var dabūt siltstēju. Kas var būt labāk par šo? Paldies! Svinot Latvijas sarkanā krusta jaunatnes 100 gadu, mēs devāmies 6 dažādos pārgājienos, kur kopsumā nogājām 100 kilometrus. Pirmais pārgājiens bija par pirmo palīdzību, kur mācījāmies dažādas prasmes, kā tad sniegt tādās dažādās ārkārtas situācijās pirmo palīdzību. Tad mēs devāmies kopā ar dienas centru Stropiņš jauniešiem un bērniem, izveidojot dažādas interaktīvas aktivitātes. Mums bija arī diskriminācijas un vardarbības mazināšanas pārgājiens kopā ar centru Marta, kuri mums palīdzēja nodrošināt materiālus un uzdevumus. Tad mums bija ļoti interesanta ekspedīcija pa Rīgas parkiem 20 km garumā, kas bija veltīta veselības veicināšanas un zaļā dzīvesveida šim tematikai. Un tad septembrī ieskandinājām ar jaunajiem brīvprātīgajiem, kopīgi dodoties pārgājienā un stāstot par LSKJ pamatprincipiem. Un tad lielais fināls mums bija Siguldā, kur mēs atzīmējām šos 100 gadus svētkus un noslēdzām mūsu pārgājienu sēriju. Pārgājiens bija tāds ļoti pacilājošs, emocionāls un bija tiešām liela gandarījuma sajūta, kad projekts ir veiksmīgi noslēdzies un ir bijis lieliska iespēja satikt tik daudz jauniešus, kuriem patīk pavadīt liederīgi brīvo laiku un arī pievienoties mūsu pārgājienos.